Mācīšanās un pielāgošanās. Tu droši vien esi pazīstams ar pieeju mācīties darot. Būtībā tas nozīmē mācīties no pieredzes. Tātad tu uzskati katru iniciatīvu par vērtīgu un par iespēju mācīties, pārdomāt un mācīties gan no saviem, gan citu cilvēku panākumiem un neveiksmēm. Un tas nav slikti piedzīvot neveiksmi, ja vien tu to no tās mācies. Mācīšanās no pieredzes ietver kritisku pārdomāšanu. Tev vajadzētu pārdomāt savu pieredzi, analizējot gan panākumus, gan neveiksmes. Pārdomājot savus sasniegumus un neveiksmes, tu vari izvērtēt, kā sasniegt savus mērķus, un tas palīdzēs tev vadīt citus vai savu komandu. Pārdomāšana palīdz arī sniegt un saņemt godīgu un konstruktīvu atgriezenisko saiti, līdz tu sasniedz panākumus. Mācoties darot vai mācoties no pieredzes, tu nepārtraukti pilnveidojies, pateicoties kļūdu labošanai, procesu pilnveidošanai un jaunu stratēģiju izstrādei. Tu pielāgojies izmaiņām tirgū un vai savā apkārtējā vidē. Nepārtraukt savu darbību ietekmes uzraudzība ļauj novērtēt rezultātus un izstrādāt pielāgotas vērtēšanas metodes, lai mērītu progresu un integrētu mācīšanos ilgtermiņa personīgajā un profesionālajā attīstībā. Uzņēmējs, sasniedzot augstāku līmeni, spēj vadīt citus nepārtrauktas pilnveides virzienā, izmantojot sadarbību ar kolēģiem un mentoriem kā iespēju savstarpējai mācīšanai. Tas nozīmē stratēģiju izstrādi un strukturētu procesu radīšanu, lai uzraudzītu un izvērtētu vērtību radošo aktivitāšu ietekmi. Paldies par uzmanību!